Locītavas mums katram ir ļoti svarīgas. Uz kājām mums turās viss mūsu ķermenis. Man pašam locītavas sāpēja vairāk kā 12 gadi. Mocījos un daudz ko esmu mēģinājis. Tāpēc, kā es skatos uz locītavām, te es lieku 4 faktorus svarīgus priekšā. Un pirmais no tiem ir ēdiens. Ko mēs ēdam? Kāda kombinācija ēdiena ir? Piekritīsiet, ka tagad ēdiens nav tāds, kāds viņš bija agrāk, un tāpēc pie ēdiena ir jāņem klāt obligāti, lai locītavas labi darbotos un nesāpētu. Kondroitīns ir jāņem iekšķīgi, un otrs elements – hialuronas skābe. Šie 2 komponenti ir obligāti jāieņem, jālieto katru dienu, lai locītavas labi locītos, sāpjas nebūtu un šūnas atjaunotos. Otrais faktors, kas ir ļoti svarīgs, tas ir ūdens. Kādu ūdeni mēs dzeram? Vai ūdens ir bagāts ar minerāļiem? Tas ir ļoti svarīgi. Tīpaši ūdenim bagātam ar minerāļiem jābūt pirms un pēc ēšanas, tātad starp ēšana laikā. Trešais faktors ir ļoti svarīgs arī, un tas ir attiecības pret sevi, attiecības pret saviem iekšējiem orgāniem, pret dabu, pret cilvēkiem kopumā. Un 4. arī ļoti pat svarīgs faktors, tā ir vingrošana. Ja? Atkarībā no diagnozes, vingrošana ir ļoti svarīga attiecībā no tā, kas ir ar šiem ceļiem noticis. Varētu tā būt viegla, vienkārša vingrošana, var arī būt ar kaut kādu slodzi un smagāka, ja? Bet pārsvarā jau tās vingrošanas ir tādas vieglā formā, ja? Bet tipiskas tādas vienkāršas, bet tipiskas vingrošanas. Gribat zināt kaut ko vairāk par locītavām, tad es jūs varu konsultēt e-pastā vai telefoniski, vai arī zvanīt.